Tur reāli, dotajā brīdī Ķīnā puse no visām pārdotajām jaunajām mašīnām ir elektro vai hibrīda elektro. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šī sabiedrības daļa vairāk nepērk naftas produktus, kas nāk no Krievijas. Un tas nozīmē, ka Krievijai vairs nav, viņai būtu bijis daudz vairāk kapitāla kabatā, ar kuru pēc tam plosīties tālāk. Ja? Bet tiklīdz viņai tas kapitāls tiek, no viņas tiek atdalīts tas kapitāls, tā viņai vairs nav tāda nauda, ar dēļ kuras plosīties. Un dēļ kā tad plosās tur tajā Ukrainā? Tur tajā galā ir lielās naftas un gāzes iegulsnes. Šādus upurus nenestu tāpat vien tur, tāpēc, ka jūs tur pret Krieviem Donbasā ne tā izturaties. Kaut kādu tur sievieti izvarojāt, vai visi maucam miljons līķi tagad. Ja? Tas viss ir, tā visa reāli ir, tā visa ir lielā ekonomika. Putins ļoti labi saprot, ka Krievija ir pakaļā. Ja Ukraina ir vēl viens spēlētājs, kas spēj piegādāt